esam pavisam tādā īpašā stundā, īpašā dienās starp diviem valsts svētkiem, Latvijas dienu un Latvijas proklamēšanas dienu. Bet tas ir fantastiski, ka mēs visi esam šeit Rīgas Latviešu biedrībā. Es cienījamam vadītājam gribu varbūt tādu mazu repliku teikt. Tad, kad tas varbūt tā no padomju laikiem ir ieviesies, ka tad, kad mēs runājam par Latvijas, teiksim, Latviešu biedrības sākumu un visu to periodu, kur es teikšu, ka mēs ļoti maz par to laiku zinām, mēs sākam runāt tādā drusku tādā kaut kādā neīstā intonācijā. Mēs sakam tā kā drusku tā kā bišķi tā kā kariķējam tos laikus. Un to es jau novēroju, kad augusta mēnesī mēs atklājām brīnišķīgu piemiņas zīmi Augustam Deglavam, gan kā pieminekli, gan pie viņa mājas, viņa darbības vietā. Tad tajā atklāšanas ceremonijā arī bija aktieri, un ārkārtīgi tā uzreiz pēkšņi par tiem laikiem kaut kā, ziniet, un tā ir ļoti tāda lieta, kas ir jāpēta speciālistiem, jo tas laiks nebija komikas laiks. Un tas, ka mēs ironizējām, ka latvieši pirmie, tie, kas tajā laikā jaunlatvieši, Kronvalda laika biedri, mainīja saviem vārdiem tās latviskās galotnes. Un, ziniet, mēs viņu kaut kā atkal tas padomu laiks, kas tā, redziet, ka viņi tā kā gribēja grozīties un ieiet kādā sabiedrībā. Mīļie, tā bija dzīves nepieciešamība tiem cilvēkiem, jo Latvijā, Rīgā vispār latvieši nebija pie teikšanas. Te bija vāciska Rīga no augšas līdz apakšai. Un pirmie latviešu biedrības dibinātāji nebija kora dziedātāji. Tie bija pirmie latviešu saimnieciskie darbinieki, kas sasnieguši kaut kādu jau ekonomisku stabilitāti, gribēja nākt kopā un biedroties. Bet mēs tajā laika gaitā par to maz runājam, un tā kā pieņemam, redz, kā tas gailīts pieņem kaut kādu vācisku galotni vai dīriķis vai tu. Nē, tas bija tikpat, kā vajadzēja elpot gaisu, kā vajadzēja ēst, lai viņi tiktu pie teikšanas, viņam to vajadzēja darīt. Un par to nekad nevajag ironizēt. Un tagad ar aktieriem, ka tas jārunā nopietni, jo tā situācija varbūt kā mums šodien grūti stādīties priekšā, jo tur, mīļie, nekāda Latvija nebija. Bija Krievijas impērija, un Latvija nav kā Izraela 2000 gada veca, kur mēs tā kā bijām, tam mums kāds iekaroja, nemaz nedomāt. Laucinieki, latvieši, labi, tur sanāca baltu tauts, bet nebija nekāda valstiskais līmenis nebija. Un tādēļ šajā ļoti nozīmīgajā Kronvalda jubilejā man ir liels lūgums visiem pētniekiem visos līmeņos pētīt šo laiku, šo Latvijas valstiskumu, nācijas apzināšanas sākumu. Un es varu teikt, tur ir tāds darba lauks, tur ir tik maz izpētīts, tur ir, es tagad cik esmu biedrības vadībā te, jā, kā tu paņem vienu dokumentu, mīļie, tur ir tādi fakti, kā tu otru paņem. 18. gadā, ko mēs svinam, tagad visi sašvunkojušies svinēs Latvijas gadu dienu. Bet kāda gada diena 18. gadā vēl ir? 150 gadi latviešu biedrībai. Un tagad runājot svētku reizē par strēlnieku cīņām un Bermuntjādēm, mīļie, tā ir atkal tas laiks ir virspusēji pētīts. Ja nebūtu biedrība ar savām saimnieciskām darbībām, valodniecībā, zinātniskām darbībām, grāmatniecībā, etnogrāfijā, vēsturē un vēl valodā, un tikai beigās dziesmu svētku un teātra spēlēšana, tad diez vai mūsu valsts varētu patstāvēt, jo faktiski tie darbinieki, tie, kur bija iegūši labu izglītību,
Viņa deva to arī to valstiskumu pamatu, un par to mēs nerunājam. Un daudziem ir nepareizs priekšstats, ka latviešu biedrība te tik dzied un tik dejo un spēlē teātri. Vispirms bija saimnieciskie darbinieki, tie dibināja biedrību. Tomsons, arhitekts Baumanis, Kristaps Bergs. Viņiem bija nauda, un viņiem bija vajadzīga šī biedrošanās, šī nākšana kopā, lai domātu, ko darīt. Un saimnieciskais faktors numur 1, un pēc tam kā latviskumu. Latviskums visā spektrā. Un tas ir vienkārši pilnīgi mans mudinājums ir pārskatīt un skatīties arhīvos, un ir kaut kādi dokumenti, kas ir kā laukos, un Kronvalds, kas ir viens no pirmajiem. Es tikko kā nāku no, kā jūs zināt, šodien arī prezidenta kanclēja jubileju, un pie prezidenta čaksts, visi prezidenti bija skaisti, nebija bija muzika, un visi prezidenti noliek ziedus čakstem. Čakst ir fantastiskas biedrības dibinātājs. Biedrība, ne korporācija, bet biedrība Austrums. Satikos ar fantastiskiem biedriem, Čakste to ir dibinājis. Es domāju, ka ļoti tuva arī Kronvalds ir šai Austrumu biedrībai. Un tā bija biedrība, kuras biedri bija juristi, politiķi, jā, viņi bija tādi orientēti. Viņi nebija vairāk māksli, jā, bet vairāk uz šo, varbūt uz šo politisko virzību. Ja nav šis juridiskais pamats, tad arī ar dziedāšanu mīļa, visi labi cepurnos mūsu korim Austrums, visi ok, bet ir jābūt šim juridiski, ekonomiski un politiskajam pamatam. Un to sēklu šajā pamatā devuši ir tie pirmie. Un mums visiem jāsaka paldies, 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 ko latvietis nekad nedara. Viņš ņurkš zem degunu, viņš nesaka skaidru un gaišu. Ir izdarīts labs darbs. Paldies tam, paldies tam, paldies tam. Un ne tikai tālā pagātnē tiem pirmajiem, kā Kronvaldam, bet arī šodien tas jāsaka. Latvijas laikā, kad pēc Kronvalda nāves Latvijas laikā, kā jūs ziniet, Rīgā Kronvalda parks, Kronvalda bulvārs. Bet man ir dokuments, kur vajadzēja uzcelt pieminekli Kronvaldam. Un tad, kad sākam runāt par šīm lietām, tad visi saka, valstī tas jādara. Kam tas jādara? Nē, tas jādara konkrētiem cilvēkiem. Vai tas ir Kronvalda fonds, vai tas ir nāk no Durbes, vai no Piebalgas. Tur jānāk iniciatīvai, un tad ir tas organizatoriskais process. Nevis jāsaka, tas jāliek valstī, tas jāliek pilsētā. Nē, tā nav. Tā ir abstrakta runāšana. Un tas, ka Kronvalda parkā nav piemineklis Kronvaldam, ka tur ir Puškins, tur ir ķīriešu kolona, tur ir kas tur vēl, tur viss nav, Ulubeks un kas tur visi, jā, un Kronvalds nav. Bet paldies Dievam, kad ir Kronvalda bulvārs un Kronvalda parks. Tā kā šeit atkal mēs varam rezumēt summa summarum un Kronvaldam padomāt. Varbūt uz 18. gadu, vai tad, kad būs valstī 100 gadu jubileja vai biedrībai 150, varbūt, ka šeit var domāt, jo visam jāveidojās dabīgi. Neko nevar izraut. Es šodien tiekoties ar tiem apvienības austrums, tiem vīriem, kur ir jauni cilvēki, jauni veci un ārzemnieki, un kā viņi gāja pēc prezidentiem nolikt ziedus Čakstem. Tas ir tik fantastisks skats bija. Un atkal jāsaka, tūliņ beidzu, kad es uzdodu jautājumu daudziem arī inteliģentiem cilvēkiem un biblioteku vadītājiem, vai jūs varat pateikt, kur ir tā latviešu valsti, no latviešu nācijas, latviešu valsts vērtīgākā institūcija? Es varbūt neprecīzi to moku, bet kas tas vērtīgākais ir? Kas ir tas? Visi saka, karogs un valoda un tas. Bet institūcija, kas? Un jūs saprotiet, fantastiski, kad nezinu. Bet tas nav slikti, kad nezinu. Bet, lai zinātu, jāsaka, Kronvalds teica, mosties, celies, strādā. Izzini, uzzini. Un šī institūcija ir Rīgas latviešu biedrība. 50 gadu pirms valsts dibināšanas. Tas ir milzīgs laiks. Un to pūru, ko biedrība ir izdarījusi līdz 18. gadam, mudinājums Kronvalda jubilejā brīnišķīgajā celt augšā mazi pa pilienam, pa pūru. Jā, lai tas pūrs pildīt.
Paldies par uzmanību, ka jūs šeit esat. Visi tālie viesi, tuvie viesi, folkloras komisija. Aplaudies!